Labrīt! Mums tiešām ļoti liels prieks, ka jūs esat šodien atnākuši uz mūsu semināru, kurā mēs nolēmām parunāt par zaudējumu jautājumiem. Bet varbūt es sākumā divos vārdos stādīšos priekšā. Man sauc Irīna Rozenšteina, esmu darbtiesību prakses vadītāja, senāta advokāte, un es ikdienā darbojos ar visādiem jautājumiem, ko mēs varam iedomāties darba tiesībās visplašākajā to nozīmē, iekļaujot arī tiesvedības, arī jautājumu saistībā ar valdes locekļiem un tam līdzīgas lietas. Tad, principā, mūsu prakses grupa strādā ar visplašāko jautājumu loku, ieskaitot ar, piemēram, imigrācijas tiesības, kur Inns mums ir īstenībā galvenais speciālists, un tāpatās arī tiesvedības un dažādas arī administratīvie procesi. Un tāpēc mēs šodien gribējām parunāt par zaudējumu piedziņu no darbiniekiem, tāpēc, ka ik pa laikam mēs novērojam to, ka klientiem rodas ar to visdažādākie jautājumi, jo viens ir tas, ka nevienmēr ir skaidrs, kas ir tas, ko mēs varam prasīt no darbiniekiem tieši zaudējumu piedziņas kontekstā. Otrs ir varbūt citreiz tāds maldinošs pieņēmums, ka mēs ar materiālās atbildības līgumiem varam kaut ko, ka mēs ar materiālās atbildības līgumiem varam kaut ko pielikt vairāk nekā paredz likums, vai mēs varam uzlikt kaut kādu lielāku atbildību darbiniekiem ar šāda veida līgumiem, kas ir absolūti maldinoši īstenībā priekšstats. Visbeidzot, ir tas, kas citreiz darba devējus izbrīna tas, ka atsevišķos gadījumos darbinieki var tikt atbrīvot no atbildības. Un šie gadījumi ir tādi, kas ir saistīti tiešā veidā ar darba devēja rīcību. Tātad, principā, darba devējs ir tas, kurš vai nu pieļauj to situāciju, ka darbinieks var saskaņā likuma tikt atbrīvots no atbildības, vai nevar. Tātad, tas ir tas, par ko mēs šodien arī gribējām parunāt. Un visbeidzot, mēs parunāsim pašās beigās par ieteikumiem vai tiem risinājumiem, par kuriem jūs varat padomāt, tad, kad jūs vērtējat jautājumu par darbinieku atbildību tieši zaudējumu kontekstā, tieši šo civiltiesisko atbildību. Protams, ir jāsaprot, ka darbi ir dažādi, atbildības līmeņi dažādi. Tas veids, kādā jūs organizējat savu darbu, ir ļoti dažāds. Un tas viss ir jāņem vērā, un tas viss ļoti ietekmē to, kā mēs varam vispār regulēt šo zaudējumu, nepieļaušanas kaut kādu veidu, kā mēs varam mēģināt izslēgt to, ka darbinieki mums nodeva zaudējumus, un kā mēs varam kaut kādus spērt soļus, lai izvairīties vispār no tādām situācijām, jo jāsaka, principā lielākais uzsvars būtu jāliek galvenokārt uz izvairīšanos, nekā uz tiem piedziņas jautājumiem, jo bez šaubām, kad no darbiniekiem piedzīt zaudējumus nereti ir ārkārtīgi grūti, nevis pat no procesa viedokļa, ka mums jāvēršas, piemēram, tiesā, bet ir grūti no tā, ka nereti darbinieki vienkārši nevarēs jums atlīdzināt tos zaudējumus, ja tie būs ārkārtīgi ievērojami. Lūk, un tāpēc mēs gribējām šodien par šiem jautājumiem parunāt, es teikšu godīgi tā, man ļoti negribējās ieslīgt tādā teorijā, bet jāatzīst, ka nav iespējams runāt par zaudējumiem, ja mēs nedaudz nepievēršamies teorijai un tam, kas tomēr likumā ir paredzēts un kas ir tie noteikumi, lai mēs varētu piedzīt zaudējumus. Principā, ja mēs runājam par zaudējumiem, tur ir gan civila likuma regulējums, gan darba likuma regulējums kopā, un tad, ja mēs runājam par zaudējumiem, tad ir jābūt no tādas teorijas viedokļa, tātad darbinieku pretiesiskai rīcībai, par ko mēs runāsim, kas vispār tas ir pa zvēru, kad mēs varam uzskatīt, ka darbinieku rīcība ir pretiesiska, ir jābūt zaudējumu esamībai. Un tajā kā mēs runāsim par to, kāda veida zaudējumu potenciāli var būt, un kādos gadījumos kādu zaudējumu mēs varam piedzīt no darbiniekiem. Un bez šaubām šis cēloniskais sakars starp šo pretiesisko rīcību un zaudējumiem, kas citreiz ir, jāsaka, vieglāk pierādāms un citreiz nav tik viegli pierādāms, un kas atkal var būt tāds citreiz sāpīgs jautājums. Ko es uzreiz gribēju pateikt, ka šodien mēs runājam tieši par zaudējumiem. Gadījumi, kad ir cita veida kaitējums nodarīts darba devējiem, piemēram, reputācijas aizskārums, tā ir nedaudz cita opera. Viens ir tas, ka darba likuma regulējums par zaudējumiem nav piemērojams uz šo
jautājumu. Otrs ir tas, ka tur ir absolūti citi atlīdzības noteikšanas kritēriji. Un to ir arī tiesa vairāk kārtīgi arī norādījusi, proti, ka tās ir divas dažādas lietas, tāpēc šodien mēs runājam tikai un vienīgi par zaudējumiem, lai gan, protams, potenciāli tas, ko mēs esam arī novērojuši, nereti, diemžēl, darbinieki veic tādas darbības, kas rada arī reputācijas riskus darba devējam, un tad ir jādomā par to, kā mēs varam novērst tādas situācijas vai kā mums jārīkojas jau pēc šādām situācijām, bet tas ir atsevišķa semināra vārds jautājums. Tāpēc šodien mēs runāsim par to, kas ir tie zaudējumi priekšnoteikumi un kas ir tie zaudējumi veidi, ko jums likums ļauj kā darba devējam piedzīt no darbiniekiem. Tātad, ja mēs skatāmies uz darba likumu, tad tas vispārējais regulējums ir tāds, ka ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla ir nodarījis zaudējumus, neveicot darbu, veicot to nepienācīgi vai veicot citādu pretiesisku vainojumu rīcību, darbinieks ir atbildības par tagadējās mantas samazinājumu. Tātad tas ir tikai tas, ko jūs varat novērtēt kā šobrīd jūsu samazinājums. Ja darbinieks jums ir sasitis mašīnu, tātad mašīnas remonta izdevumi jūsu tagadējās mantas samazinājums. Šis ir tas vispārīgais regulējums, bet te varbūt es gribēju nedaudz parunāt, kas ir šie jēdzieni par darba neveikšanu pienācīgu un vispār pretiesisku rīcību. Es saku, es negribēju ļoti runāt par kaut kādām teorētiskām lietām, bet mēs nevaram izvairīties no tām, ja mēs gribam saprast, kur ir tā potenciāla atšķirība starp dažādiem zaudējumu veidiem, ko var piedzīt un kā veidojās vispār tā atbildība. Un jāsaka, ka, ja mēs runājam par darba neveikšanu vai veikšanu to nepienācīgi, primāri mēs runājam par to, kas ir mūsu darba līgumā rakstīts, mēs runājam par amata aprakstu, par to, kas ir darbiniekam rakstīts amata aprakstā. Tātad, ja darbinieks nepilda to, kas ir rakstīts amata aprakstā, mēs varam runāt par to, ka darbinieks neveic darbu vai veic to nepienācīgi. Potenciāli, jā, jums varbūt arī kaut kādi iekšējie kārtības noteikumi, kaut kādas politikas par atsevišķiem darba veidiem vai atsevišķām kaut kādām darbībām. Un attiecīgi, ja darbinieks nav kaut ko pildījis, kas viņam ir bijis jāpilda, un jūs varat pierādīt to, ka darbiniekam tas bija jāpilda, kas ir ļoti svarīgi, tātad, ja mēs runājam par to, kad jūs sakat, ka jūsu darbiniekam kaut kas bija jādara, primāri jums ir jāvērtē, vai jūs esat to darbiniekam skaidri pateikuši, ka viņam tas ir jādara un jādara kaut kādā veidā noteiktā. Un visbeidzot, veicot citādu pretiesisku vainojumu rīcību. Ar pretiesisku vainojumu rīcību principā saprot galvenokārt tiesību normu pārkāpums. Piemēram, visvienkāršākais piemērs ir netirgot, piemēram, alkoholu personām jaunākām 18 gadiem. Tas ir kaut kas tāds pretiesisks, bet kas ir interesanti, ka tiesu praksē ir pateikts, ka faktiski darbinieka pretiesiska rīcība ir arī tad, ja viņš neveic savu darbu un neveic savu darbu pienācīgi. Tātad tas pretiesiskums ir arī tad, ja jūsu darbinieks vienkārši neveic šos savus darba pienākumus atbilstošā veidā. Varbūt tās vēl par pretiesiskiem. Es nezinu, mēs diezgan daudz, manuprāt, šajās seminārā runāsim par tiesu praksi, par tiem tiesu prakses piemēriem, jo mūsu ieskatā tas ir labākais veids, kā var redzēt to, kas ir kaut kādi gadījumi, kas ir bijuši, tas ir viens. Un otrs, kā var redzēt, kādas ir tās tiesas domu gājiens, kaut kādus jautājumus vērtējot. Manuprāt, tas ir diezgan liels palīgs. Un attiecīgi, piemēram, arī pretiesiska rīcība ir bijis, kad darbinieks, kuram bija tiesības apstiprināt rēķinus pie darba devēja un veikt viņu apmaksu, viņš apstiprinājis fiktīvus rēķinus, ko bija izrakstījusi viņa sieva. Par pakalpojumiem, kas nekad nav notikuši. Tātad, principā, šī ir pretiesiska vainojuma rīcība. Bet, lai viss neliktos tik vienkārši šajā visā pasākumā, mums būs jāparunā par vainojumu rīcību, kas vispār tā vainojamība tāda ir. Tāpēc, ka likums pasaka arī vēl kaut ko. Likums pasaka to, ka atsevišķos gadījumos jūs kā darba devējs varat piedzīt arī atļauto peļņu, ja darbinieks ir rīkojies ar ļaunu nolūku vai
ir veikta kāda pretiesiska vainojuma rīcība, kas nav saistīta ar noliktā darba veikšanu. Tātad, lai viss tas neliktos tik vienkārši, es nezinu, vai iespējams, varbūt, ka te bija vajadzīgs kaut kāds slaids, bet es domāju, ka noteikti ir jāsaprot, kas ir tas vainojamības aspekts. Ja mēs tā vienkārši runājam, tad vainojamība iedala tad ļaunā nolūkā. Tas ir tad, kad mēs ļoti apzināti darām kaut kādu darbību, ļoti labi zinot, ka tas nav labi, bet mēs to ļoti gribam izdarīt, bet nedomājot varbūt par sekām. Un otrs vainojamības veids ir neuzmanība. Un neuzmanība var būt rupja vai viegla. Ja mēs runājam par, kāpēc es tūlīt arī paskaidrošu, kāpēc es par to stāstu. Ja mēs runājam par rupju neuzmanību, tad es teikšu tā, ka likumā ir tāda diezgan plaša definīcija, bet ja mēs tā mēģinām vienkāršiem vārdiem paskaidrot, kas ir rupja neuzmanība, tie ir tie gadījumi, kad darbinieks ir rīkojies tik bezatbildīgi, ir rīkojies bezatbildīgi, un viņam bija jāsaprot, ka tās sekas būs viņa rīcībai. Vai darbinieks ir mazāk rūpējies par viņam uzticētajām mantām, nekā viņš būtu rūpējies par savu īpašumu, piemēram. Vai arī tad, ja darbinieka tā rīcība ir tāda viegliprātīga un nevērīga, pildot kaut kādas savus pienākumus, piemēram. Es ticu, ka varbūt tas ir mulsinoši un katru reizi, tad, kad ir kaut kāda darbība, tas prasa vērtējumu zināmu par to, vai tiešām mēs varam darbinieku rīcībā saskatīt šo rupju neuzmanību. Bet ir ļoti svarīgi to zināt, jo rupja neuzmanība seku ziņā tiek pielīdzināta ļaunam nolūkam. Un, ja mēs runājam par rupju neuzmanību un ļaunu nolūku, tad sanāk tā, ka mēs atrauto peļņu no darbiniekiem potenciāli varam prasīt tajos gadījumos, kad darbinieks rīkojas ar ļaunu nolūku un arī ar rupju neuzmanību. Savukārt, viegla neuzmanība ir tie gadījumi, kad darbinieks nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Ja mēs mēģinām atkal caur piemēriem uz to situāciju paskatīties, ja mēs iedomājamies tādu situāciju, ka darbinieks strādā ar šiem palešu pacēlājiem, un noteikumos darbam ar tiem paletēm ir rakstīts, ka drīkst pacelt tikai maksimums 10 paletes. Darbinieks ir izdomājis, ka viņš arī visas 15 pacels. Tas ir reāls gadījums, starp citu. Tad viņš ir pacēlis tās 15 paletes, griezies ar tām paletēm, protams, tās paletes ir sagāzušās, un lai viss nebūtu tik vienkārši, tās paletes ir uzgāzušās virsū arī viņa kolēģei. Tātad, lai pilna tā bilde būtu. Attiecīgi, bez šaubām, mēs varam saprast, ka darbinieks jau nav rīkojies ar ļaunu nodomu, nav gluži tā, ka viņš gribējis kaut ko tādu dabūt gatavu. Bet ja viņam ir rakstīts, ka tev jācel 10 paletes, tu pacel 15 paletes, ir absolūti skaidrs, ka tā darbinieka rīcība ir klasificējama kā rupja neuzmanība, tāpēc, ka, saprātīgi domājot, tev nevarēja nebūt saprotams tās sekas, kas notiks tam, ja tu celsi vairāk paletes nekā tev pateikts, ka drīkst celt. Un otra situācija – pretiesiska vainojuma rīcība, kas nav saistīta ar noliktā darba veikšanu. Tāds piemērs, kas tas varētu būt, tas ir arī tiesu praksē bijis, ka darbinieks pēc darba laika par kaut kādu iemeslu dēļ, viņš bija dusmīgs uz darba devēju, viņš nolēma pēc darba laika aizbraukt uz darba devēja stāvvietu un sabojāt automašīnas. Attiecīgi, šī rīcība nav gluži saistīta ar nolīgto darbu, bet tā ir bez šaubām pretiesiska rīcība, kuras rezultātā iestājās šī, pastiprināta atbildība, kad darba devējs var pieprasīt arī atrauto peļņu no darbinieka, kas ir radusies tāpēc, ka šīs automašīnas ir saskādātas. Proti, mēs nerunājam tikai par to, ka mums ir jāatjauno šīs mašīnas, bet iespējams šīs mašīnas nav kaut kur aizbraukušas, nav kaut ko izdarījušas, un tāpēc mums ir radušies vēl kaut kādi zaudējumi, neiegūtās, piemēram, peļņas. Apmērā. Mums bija arī vēl viena situācija, kad darbinieks, tie bija kravas šoferi, un tur bija tā, ka tas darbinieks, esot reisā, viņš bija savainojis roku. Attiecīgi, viņš bija devies uz slimnīcu, viņam to roku tur sārstēja, bet attiecīgi viņš bija uz darba nespējas uzreiz, jo viņš nevarēja pildīt darba pienākumus, bet viņš nebija vēl aizbraucis no tās ārzemēs esošas bāzes, tāpēc, ka nebija vēl lidmašīnas.
Tad attiecīgi viņš atradās tajā bāzē, darba nespējā viņš jau bija, bet darbinieks izlēma, ka viņš varētu palietot alkoholu. Viņš palietoja šo alkoholu un ļoti grūti saprast, kādu iemeslu dēļ, bet viņš izlēma, ka viņš ir dusmīgs arī. Vispār dusmīgi darbinieki mums. Ka viņš ir dusmīgs uz darba devēja, rezultātā viņš izdemolēja to savu smago mašīnu. Vēl viņš paņēma no kolēģa viena citas mašīnas atslēgu, arī izbraukājās tur pa to stāvvietu, apskatējot to mašīnu un citas vēl mašīnas, un pēc tam viņš laimīgi aizmiga, jo viņš bija tā teikt visu izdarīts. Lūk, tad šīs ir varbūt tādi piemēri no mūsu prakses par to, kas ir tā pretiesiskā vainojamā rīcība gadījumā, kas nesaistīta ar tiem tiešajiem darba pienākumiem, bet kad mēs varam runāt par atrautās peļņas piedzīvi. Un vēl viens tāds izņēmuma gadījums ir darbs, kas saistīts ar zaudējumu rašanās paaugstinātu risku. Un tādā gadījumā darbiniekam ir atbildība tikai un vienīgi tad, ja viņš rīkojas ar ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību. Ko mēs saprotam ar šo zaudējumu rašanās paaugstinātu risku? Tur ir jāskatās no civila likuma regulējuma un ar to saprot principā darbības, galvenokārt ar kaut kādu tehniku, kas potenciāli var būt kaitējošas vai citas personas apdraudošas. Tādi vienkāršākie piemēri, bez šaubām tā ir automašīna, bez šaubām tās ir kaut kādas iekārtas un tam līdzīgas lietas. Ja? Tad, ja mēs runājam tieši zaudējumu kontekstā, nebūtu jājaut šis jēdziens par to zaudējumu paaugstināto risku ar darba drošībā esošo jēdzienu, kad ir darbs, kas saistīts ar īpašu risku. Tās ir dažādas lietas. Tāpēc šeit mēs te runājam par tām situācijām, kad darbinieks galvenokārt strādā ar kaut kādām iekārtām, kas potenciāli var radīt kaitējumu kādai citai personai. Tā. Jā, tas laikam viss bija, ko es gribēju pateikt. Un tad te ir pāris tiesu prakses piemēri, kur, kā jau es teicu, mums tā kā liekas, ka to tiesu prakses ir tā ļoti interesanti, jo tas ir veids, kā tu vari redzēt, kā tiesa ir spriedusi un domājusi. Un šī tā lieta, kur, manuprāt, te ir nogājis visu greizi darba devējiem, kas vien var nonākt. Te ir tāds ļaunākais darba devēja murgs. Tāpēc, kad šeit bija uzņēmums, kurš strādā apdrošināšanas jomā, un ar 3 darbiniekiem bija izbeigtas darbtiesiskās attiecības. Viņiem bija, izbeidzot darbtiesiskās attiecības, uzlikts pienākums nekonkurēšanas pienākums, viņiem bija konfidencialitātes pienākums, un tad šie pienākumi un tas, ko viņi izdarīja, visi 3, pēc darbtiesisko attiecību izbeigšanas, viņi aizgāja strādāt pie konkurenta, savāca datu bāzi no darba devēja, un rezultātā ar to sākotnējo darba devēju tās attiecības izbeidza ap 600 vai 700 klientiem, 400 no kuriem atradās pie tā konkurenta. Tad te nogājis viss, kas varētu potenciāli noiet greizi, jo darbinieki ir gan aizgājuši strādāt pie konkurenta ar visu nekonkurēšanas ierobežojumu, viņi ir savākuši datu bāzi, darba devēja datu bāzi ar visu klientu informāciju. Protams, viņi ir atklājuši konfidenciālu informāciju, komercnoslēpums, vienkārši pilna buķete. Un kāpēc šitā lieta ir interesanti, jo te darba devējs, bez šaubām, ka viņš prasīja arī atrauto peļņu, jo tas ir absolūti skaidrs, ka te ir bijis ļauns nolūks. Neviens nejauši nenokļūs pie konkurenta strādāt un nesavāc darba devēja klientu sarakstu. Tāpēc te bija tāda lieta, ka tas bijušais darba devējs no paša sākuma jau bija prasījis atrauto peļņu. Un te ir tas sāpīgais jautājums par to, kā to atrauto peļņu mēs varam noteikt. Jo, ja mēs runājam par zaudējumiem, tā kā esošās mantas samazinājumu, tad mēs varam runāt, ka, ja mums ir lieta bojāta, mēs viņu varam saremontēt, kāds ir tas mūsu izdevumi par remontu, piemēram, vai, ja tā lieta ir gājusi bojā, tad kādi ir mūsu izdevumi par jaunas lietas iegūšanu. Ja mēs runājam par atrauto peļņu, tad te paliek nedaudz tāds lielāki jautājumi par to, cik ļoti liela ir tā ticamība, ka jums tā peļņa būtu bijusi.
Un šeit ir tas gadījums, kur tiesa vērtē tieši to atrautās peļņas jēdzienu, un kas bija interesanti, ka apelācijas instances tiesa, viņa pateica apmēram kaut ko tādu, ka viņi atzina to, ka šie 3 cilvēki bijuši rīkojušies pretiesiski, absolūti skaidrs tas ir bijis, un viņa tiesa uzskatīja, jā, ka ir te jāpiedzen arī šī peļņa atrautā no šiem darbiniekiem, bet tiesa pateica, ka ir ļoti grūti noteikt šo atrauto peļņu, un tāpēc viņa izdomāja tā, ka tiesa izdomāja tā, ka viņi rēķinās nekonkurēšanu, par pamatu ņems to ar nekonkurēšanas ierobežojumu noteiktās atlīdzības apmēru, lai aprēķinātu šo atrauto peļņu. Tā motivācija bija, ka peļņu ļoti grūti noteikt, bet kaut kādu veidu mums vajadzētu, tāpēc mēs darīsim tā. Uz ko senāts pateica, pag, šitā jūs nevarat darīt. Ja mēs runājam par atrauto peļņu, tad jebkurā gadījumā ir jābūt pietiekamai ticamībai šim prezumētajam ienākumam. Tātad ir jābūt tomēr pietiekamai skaidrībai par to, cik liels tas peļņas apmērs potenciāli jums varētu būt, un tai ticamībai būtu jābūt pietiekami augstai. Un attiecīgi tas, ko senāts šajā lietā pateica, ka jā, šim darba devējiem ir tiesības uz atrautās peļņas piedziņu, bet tur ir jāskatās tomēr tas peļņas ticamības aspekts, un jūs nevarat izmantot kaut kādus tādus nesaistītus palīgu līdzekļus vai palīgu apstākļus, lai noteiktu to peļņu. Jums ir tieši jāskatās šīs konkrētās lietas faktiskie apstākļi. Tātad šeit bija, pieņemsim, tas jautājums, ko mēs runājam, ka tur ir 700 klienti un 400 ir atradušies pie jaunā darba devēja. Tātad mums ir jāskatās tieši lietas faktiskie apstākļi, tas ir viens. Un otrs aspekts, kas ir arī ļoti interesanti, ko tiesa uzsvēra, kad ja tiek šāds atrautās peļņas prasījums pieteikts, ir jāskatās, vai šis prasītājs ir rēķinājis arī potenciālos izdevumus, kas viņam būtu bijuši, lai šo peļņu sasniegtu. Ko tas nozīmē? Tas ir jūsu izdevumi kaut vai darba devēja, darbinieku, administratīvi un tā tālāk. Tad te atkal ir tas uzsvers uz to, ka peļņas aprēķins ir pietiekami ticams, ka mēs aprēķinā ņemam vērā arī to, kādi mums būtu bijuši izdevumi. Ko es gribēju vienkārši pateikt par to, ka atrauto peļņu piedzīt ir iespējams, nav vienkārši, bet noteikti, ja jums ir šāda situācija, ka jūs saprotat, ka nekādā citā veidā jūs, diemžēl, šo kaitējumu nevarat vairs novērst, šis ir ļoti labs piemērs, manuprāt, par to atrautās peļņas piedzīšanas iespējamību tad, kad jūsu darbinieki ir rīkojušies pretiesiski, jo īpaši tieši konkurences un konfidencialitātes pārkāpumu kontekstā, jo tie jau ir tie sāpīgākie gadījumi, kad darbinieki atklāja kādu konfidenciālu informāciju vai pārkāp šo konkurences ierobežojumu. Un nākamais, ko es gribēju pastāstīt, ir par tiem ceļu satiksmes negadījumiem. Jo ar ceļu satiksmes negadījumiem ir tā, ka ir jāsaprot, ka ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fakts un neadministratīvā atbildība, ne krimināla atbildība, nav noteicošā civiltiesiskās atbildības kontekstā. Jo te mums ir jāskatās, vai kādai bijusi tā darbinieka attieksme pret šo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, jo atbildība, tad, ja mēs runājam par šiem paaugstinātas bīstamības apstākļiem, tikai tad, ja darbinieks rīkojas ar ļaunu norūku vai rupju neuzmanību. Ko tas nozīmē dzīvē? Bija tāds gadījums, tas ir 19. gada spriedums, kur darbinieks, tas bija Latvijas gāzes apmācības, un darbiniekam bija dots uzdevums steidzami nogādāt gāzmaskas uz to apmācību vietu. Attiecīgi viņš drīkstēja lietot bākuguņu signālu. Un kas notika ar bākugunīm braucot no mazākas nozīmes ceļa, izbraucot uz šo svarīgākas vai galveno ceļu, bija tā, ka notika avārija, jo tas izbraucot no šī mazāk svarīgā ceļa nebija pamanīts, ka tur brauc smagā mašīna. Un rezultātā, ka ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu kontekstā tika atzīta šī darbinieka atbildība, proti, kad viņa rīcība bija bijusi par iemeslu šim
šim ceļu satiksmes negadījumam, jo viņš nav pārliecinājies, ka izbraucot no mazāk svarīga ceļa, ka ceļš ir brīvs un var braukt. Un rezultātā, protams, ka darba devējs gribēja šos kaitējumus piedzīt no šī darbinieka. Uz ko sanāca pateica, ka nē, šeit nav viss tik vienkārši, ja mēs runājam par civiltiesisko atbildību. Kāpēc? Jo šis darbinieks bija braucis ar šīm ieslēgtajām bākugunīm. Un tas bija arī lieta atzīst, un to nenoliedz arī tas darba devējs, kad viņiem bija tiesības lietot šīs bākugunas. Tad viņam braucot ar šīm bākugunīm, arī pēc ceļu satiksmes noteikumiem bija, teiksim tā, tiesības paļauties uz to, ka ceļu satiksmes dalībnieki ievēros to, ka viņš brauc ar šīm bākugunīm, un tad potenciāli viņam ir priekšroka braucot ceļu satiksmē. Rezultātā, vienmēr sakot, tas, ko tiesa pateica, ir, ka šajā gadījumā darbinieks nav pieļāvis ne rupju, neuzmanību, ne ļaunu nolūku, un šajā rezultātā darba devēja prasība tika noraidīta pret šo darbinieku. Jo viņam bija pilnīgs pamats paļauties uz to, ka braucot ar bākugunīm, ceļu satiksmes dalībnieki dos viņam ceļu. Tāpēc, ja mēs runājam tieši par darbinieku atbildību ceļu satiksmes negadījumos, tad ir jāņem vērā šis fakts, ka tas, ka darbinieks jums ir atzīts par atbildīgu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, automātiski nenozīmē darbinieka civiltiesisko atbildību. Te katrā konkrētajā gadījumā ir jāvērtē tie lietas faktiskie apstākļi. Un tas ir tas, kas ir ticis uzsvērts šajā tiesu prakses piemērā. Un no manas puses vēl viens. Atkal, varbūt, ka te kādam liksies tāds ļoti teorētisks jautājums, bet praksa rāda, ka patiesībā nē. Jo daudzās valstīs ir atļauti tā sauktie iepriekš novērtētie zaudējumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs līgumā paredzam, ka darbinieka pārkāpuma gadījumā darbinieks atlīdzinās zaudējumus tādā un tādā apmērā. Kas te ir noticis? Te bija bijušais Te bija, manuprāt, viņš bija arī valdes loceklis, varbūt tas nebūs darbtiesku attiecību kontekstā, bet tieši par tiem iepriekš novērtētajiem zaudējumiem tas vienalga ir svarīgi un attiecās arī uz darbtieskajām attiecībām. Tātad tur bija konkurences ierobežojums tam darbiniekam pēc darbtiesku attiecību izbeigšanas, un tajā konkurences ierobežojumā bija paredzēts, ka, ja darbinieks pārkāp šo ierobežojumu, tad viņš sadz zaudējumus, un zaudējumu noteikšanas formula bija šī ikmēneša nekonkurēšanas kompensācija reizināta ar tik mēnešiem, cik ir palikuši līdz konkurences ierobežojuma beigām. Tad te ir konkrēta formula, kā mēs jau iepriekš esam novērtējuši šo zaudējumus pārkāpumu rezultātā. Un es zinu, ka daudzās citās valstīs ir šie iepriekš novērtētie zaudējumi. Jāsaka godīgi, ka galvenokārt anglo-sakšu tajās tiesību valstīs. Bet mēs esam pieredzējuši tos gadījumus, kad darba devēji grib šādus te noteikumus ielikt kaut kādos vai darba līgumos vai kaut kādos citās vienošanās, mums tad ir jāskaidro, ka jūs nevarat tādu veidu noteikumu iekļaut, jo Latvijas tiesībā šāda veida iepriekš novērtētie zaudējumi nav pieļaujami. Tas, ko šajā spriedumā tiesa ir skaidrojusi, tad, ka Latvijā šāda opcija nepastāv, ja jūs vēlaties kaut kādā veidā sodīt darbinieku, tad jūs varat pielikt līgumsodu, kam ir šī sodošā funkcija. Un savukārt, ja mēs runājam par zaudējumiem, jā, jūs līgumā varat vienoties ar tā skaitā ar darbinieku, bet tas ir ļoti arī attiecās uz jebkuriem citiem zaudējumu veidiem. Tad jūs varat vienoties par to, kādi zaudējumu veidi ir atlīdzināmi, kādā apmērā. Bet tas nekādā gadījumā neizslēgs to, ka jums būs jāpierāda šis zaudējuma esamības fakts. Tātad visi tie priekšnoteikumi, par ko mēs runājam, ka ir šī pretiesiskā rīcība, ir šī zaudējumu esamība, arī novērtējama, mēs varam pateikt, ka pietiekama ticamība, kāda veida zaudējumi mums ir, kādā apmērā, un ir šis cēloniskais sakars. Tiesa šajā spriedumā ir pateikusi to, ka jūs nevarat iepriekš novērtēt zaudējumus. Ja jūs gribat uzlikt šo sodošo funkciju, tam ir domāts līgumsods. Tiklīdz mēs runājam par zaudējumiem, tad zaudējumu šis pierādīšanas pienākums jebkurā gadījumā pastāvēs, un jūs nevarat tādā veidā apiet šo Latvijas tādu tiesību sistēmas pieeju, ja mēs tā varam saukt, bet tas nav arī tikai Latvijā. Tāpēc gadījumā, ja jūs esat kāds grupas uzņēmums,
un jums ir šīs dažādās valstis, un ja citreiz kaut ko tādu jums saka, ka vai kaut ko tādu iespējams pielīgt, tad atbilde, diemžēl, ir nē, bet jums ir opcija caur līgumsodu uzlikt tādu papildus sodošo funkciju, ja jūs gribat. Un principā jau konkurences ierobežojumiem mēs visbiežāk arī piedāvājam darbdevējiem uzlikt šo papildus tādu atbildību pastiprinošo noteikumu par šo līgumsodu samaksu, ja darbinieks pārkāpj šo ierobežojumu. Ar šo mana daļa ir beigusies. Labdien visiem! Mani sauc Ints Skaldis, esmu Zērnāta advokāta palīgs šajā birojā un arī darba tiesībās jau praktizēju 10 gadus, kas ir diezgan ilgi, un visu šo laiku tieši šajā vienā birojā, līdz ar to man arī ir zināma veida pieredze darba tiesību jomā. Strādāju arī ar dažāda veida darba tiesību jautājumiem, sākot no ikdienas un beidzot dažādām problēmu situāciju risināšanām, un kā arī lielu daļu savu laiku palīdzu uzņēmumiem risināt jautājumus, kas ir saistīti ar ārvalstu darbinieku piesaisti, un tad arī risina šos ar imigrāciju saistītos jautājumus. Šodien mums tēma ir par zaudējumu atlīdzināšanu, un ir jau iesākt par visiem tiem prasībām un kritērijiem, kas ir nosakāmi, lai noteiktu, kad darbinieks ir atbildīgs un civiltiski atbildīgs, un kad šie zaudējumi no viņa var tikt piedzīti. Tomēr jāņem vērā, ka darba likumā ir arī paredzēts sava veida izņēmums, kādos gadījumos darbinieki var tikt no šīs civiltieskās atbildības atbrīvoti. Un šeit ļoti liela nozīme ir tam, ko jūs, kā darba devēja vai darba devēja pārstāve vai vadošās personas, esat darījuši. Tad primārais punkts ir tas, ka darba devējam ir no darba likuma izrietošs pienākums nodrošināt drošus, veselībai nekaitīgus darba apstākļus, tad attiecīgi ievērot arī visas darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, plus, protams, ka par darba organizāciju uzņēmumā ir atbildīgs darba devējs, darba devēja vadība, kā arī darbiniekiem visi izdotie rīkojumi par darba izpildi ir tas, kas nosaka visbiežāk to, kā tas darbinieks attiecīgi rīkosies. Līdz ar to darba devējam ir jāapzinās, ka viņiem arī pašam ir atbildība gan par to, kā mēs organizējam darbu uzņēmumā, gan kā mēs ievērojam darba aizsardzības prasības, gan kā mēs vadām, kontrolējam un uzraugam darbinieku ikdienas darbu. Un atkarībā no tā, cik kvalitatīvi un veiksmīgi mēs šo pienākumu varam izpildīt, mēs varam samazināt to risku, ka darbinieks varētu tikt atbrīvots no atbildības. Ja mums, teiksim, ir kaut kādi trūkumi, vai mēs neesam pietiekami skrupulozi piegājuši, varbūt esam ar paviešu vieglprātīgu attieksmi kādus jautājumus risinājuši, tad, protams, palielinās attiecīgi tas risks, ka darbinieks varētu tikt atbrīvots no šīs atbildības, jo tad darba devējs nav kaut ko izdarījis līdz galam tā, kā būtu, teiksim, no viņa bijis sagaidāms. Šeit pirmām kārtām jau ir tas, ka mums ir jāzina, ka darba devējam kā personai, kas organizē darbu, ir jānodrošina, ka visi tie rīkojumi mūsu vienalga mutvārdos vai rakstveidā, ko mēs sakam, ko mēs uzdodam, ko mēs liekam darbiniekam darīt, ka tie ir tiesiski. Tātad tie atbilst gan darba likuma, gan citu normatīvo aktu prasībām, un mēs neprasām darbiniekiem, veikt kādu noziedzīgu nodarījumu vai kaut kādu citu pretiesisku rīcību. Protams, ka ja darbinieki pēc šāda rīkojuma vadīsies, darba devējs pats no savas atbildības nevarēs izvairīties šādos gadījumos, un te varbūt varētu vienīgais runāt par to, cik tā tam darbiniekam pašam vajadzēs saprast, ka viņš to var vai nevar pildīt. Bet, protams, darba devējam jānodrošina, ka mēs darbu organizējam atbilstoši likumam un visi tie mūsu rīkojumi ir tiesiski. Arī jāsaprot tas, ka tā atbildība darba devējam var tikt pārnest arī kaut kādos tādos mūsu rīkojumu gadījumos, kad, ja mēs runājam par šiem pretiesiskajiem, piemēram, arī, ja mēs runājam par kravu pārvadājumiem. Lai cik svarīgs mums tas klients būtu, vai cik svarīga tā piegāde būtu, ja mēs nedodam, piemēram, darbiniekam rīkojumu, kad, būtu jāpiegādā ātrāk, var mazliet pārsniegt to ātrumu, un beigās mums sanāk kaut kāds administratīvais sods, un tagad teikt, ka tas pats darbinieks ir vainīgs. Nē. Ja tad jūs esat bijuši šo rīkojumu devuši, ka tā kā drīkst vest, tad jūs esat uzņēmušies to atbildības risku, ka šajā gadījumā iestātos. No šī paša puses atkal var skatīties, ka, piemēram, darbinieks atkal šādu pretiesisku rīkojumu arī varētu nemaz nepildīt, jo viņiem īsti šādu pienākumu nav, bet ja viņš šo rīkojumu pildītu, tad tā atbildības visticamāk gultos uz darba devēju, un pēc tam no darbinieka jūs nekādu atlīdzību, teiksim, par šo samaksāto administratīvo sodu piedzīt nevarētu.
Tas pats arī attiektos uz kaut kādiem gadījumiem, kad jūs, piemēram, lūdzat uzkrāmēt un pārvest smagāku kravu nekā, teiksim, ir pieļauts attiecīgajām kravas automašīnām, vai aicinātu veikt kaut kādas citas darbības, kas formāli tā kā neatbilst tām likuma prasībām. Attiecībā uz tiem apstākļiem, kas ir jānodrošina, tad te ir visplašākajā nozīmē visi jūsu pienākumi darba aizsardzības jomā, attiecīgi gan ieviest, tad veikt šo kaitīgo darba vides riska faktoru novērtējumu, gan arī ieviest attiecīgas procedūras un pasākumus, lai darbinieki varētu izpildīt savu darbu, vai tas būtu augstumā, vai tas būtu saistībā ar kaut kādām bīstamām iekārtām, ar ķimikālijām, vai, teiksim, arī nodrošinot šiem darbiniekiem atbilstošu un pienācīgu aprīkojumu. Jo arī šādā gadījumā, ja, teiksim, jūs šos savus pienākumus, kas no šī izriet, nebūsiet izpildījuši, tad arī, protams, darbinieks var tikt atbrīvots no atbildības, ņemot vērā to, ka tad jūs viņu neesat nodrošinājuši ne ar šiem apstākļiem, vai instruējuši, vai arī attiecīgiem darba rīkiem. Piemēram, arī nebūtu pamata darbiniekam piemērot civiltiesisku atbildību un prasīt zaudējumus, ja, teiksim, jūs viņam nodrošina kaut kādas bojātas darba rīkus, darbinieks kaut ko dara, un beigās mums kaut kas saplīst, sabojājās un nestrādā. Šajā gadījumā darba devējam tā atbildība, kā tiek organizēta, tad šo instrumentu pārbauda, kā mēs piešķiram, nododam un kontrolējam to, kādā kārtībā ir aprīkojums, būtu jāorganizē atbilstošā attiecīgi tad arī veidā. Diezgan plaši, kā jūs redzat, un tas ir tā pirmā punktiņa, bet tad vēl viens punkts ir arī tas, ka jūs darbinieku nebrīdināt. Darbinieks var tikai arī atbrīvots no atbildības tādos gadījumos, teiksim, jums kā darba devējiem ir kaut kas zināms, bet jūs, teiksim, to neesat paziņojuši darbiniekam, un tāpēc šis zaudējums, teiksim, ir radies. Ja jūs, teiksim, zinātu, ka, piemēram, rītdien ir plānots kaut kāds elektrības pārāvums telpā uz kaut kādu laiku, vai ka tur tiks veikta kaut kāda pārbaude, un jūs par to nebūsiet, piemēram, paziņojuši darbiniekiem, un darbinieks tajā laikā būs strādājis, teiksim, ar datoru vai ar kādu iekārtu vai kaut ko, un šī elektrības pārāvuma rezultātā pēkšņi notikt kaut kādu bojājumu, pazust kaut kādu datu bāzi, kaut kas izietu no ierindas. Tad, attiecīgi, šādā gadījumā, ja jūs nebūtu informējuši darbinieku par to, ka šajā laikā mēs neko nedarbinām, visi datori, visas ir sistēmas atslēgtas, jo notiks tā pārbaude, tad, attiecīgi, arī jūs uzņematies to risku, ka no tā darbinieka nekādu zaudējumu šeit pieprasīt nevarēsiet. Protams, ja darbinieks, kā ir minēts, tur ļauni nolūki vai rupi neuzmanību būs ignorējuši šīs jūsu ziņas, tad, protams, tas atbildības jautājums atkal būs aktuāls, vai kāpēc darbinieks nav sekojis līdzi, kāpēc viņš nav ievērojis tos jūsu paziņojumus un attiecīgi novērst to kaitējumu. Un arī attiecīgi trešais iemesls ir pienācīgas rūpības trūkums, teiksim, jebkāda veida paviršu attieksmi. Pat, teiksim, tādās gadījumās, ja jums būtu uzņēmumā visas nepieciešamās instruktāžas, kā strādāt ar iekārtām, kā operēt ar instrumentiem, kādas ir darba aizsardzības prasības. Jūsu atbildība ir arī sekot līdzi tam, ka tas regulāri tiek darīts, tiek ievērots un nepieļaut, ka, teiksim, mēs jau varam pieļaut kaut kādas atkāpes, jo tad tās atkāpes sāk kļūst sistemātiskas un attiecīgi tas tā kaut kāda kaitējuma risks visu laiku pieaug. Mēs nedrīkstam atkāpties no šīm procedūrām tikai tāpēc, ka tā, teiksim, ir vieglāk vai tā ir ērtāk, bet mēs tomēr ievērojam līdz galam un sekojam arī tam, kad mūsu darbinieki, kolēģi visi savstarpēji to ievēro un seko tam līdzi. Un tādā veidā, teiksim, arī novērstu šo iespējamo zaudējumu, gan rašanās risku, gan arī, teiksim, izvairītos no tā, ka, teiksim, ja darbinieki paši kaut ko pārkāp, mēs nevarētu no viņiem pēc tam pieprasīt to atbildību. Tas pienācīgās rūpības trūkums arī izpaužas tajā apstākļā, ka, principā, jums, kā darba devējiem un pārstāvjiem, vienmēr jādomā par to, ka arī jums ir pienākums rīkoties tā, lai samazinātu vai novērstu iespējamo zaudējumu riskus. Attiecīgi, mēs nevaram vienmēr paļauties uz to, ka darbinieki visu izdarīs izcili un perfekti, bet mēs varam veikt kaut kādus pasākumus vai rīcību, lai mazinātu to, ka, teiksim, darbinieki kaut kādas savas nevērības vai nolaidības rezultātā šos zaudējumus mums nodarītu. Viens piemērs par to atbrīvošanu no atbildības un arī par to, kā darba devēji paši iespējams var būt vainīgs ar zaudējumu nodarīšanā, tad šeit ir arī 22. gada senāta spriedums, kur ir interesanti, jo ir arī atsevišķās domas. Tad šeit ir tāda situācija, ka iznākums varēja būt gan tāds, gan tāds. Proti, tad mums ir uzņēmumā komercdirektors, kurš izmanto automašīnu, no kuras tiek lieta degviela, ko apmaksā attiecīgi šis uzņēmums.
Un tad attiecīgi ir izveidojusies situācija, ka šis darbinieks, komercdirektors nesniedz nekādas atskaites par izlietoto degvielu ilgstošā laika posmā. Un, attiecīgi, kādā brīdī, kad tiek veikta pārbaude, mēs secinām, ka nav iespējams konstatēt, cik tur, teiksim, ir bijis lietots darba vajadzībām, cik nav bijis lietots darba vajadzībām. Un kad tās summas, kas ir iztērētas, ir vienkārši lielas, un darba devējs uzskata, ka tas nav bijis pamatot un vēršās tiesā, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu no darbinieka. Un, tas strīds šeit ir par to, ka pirmām kārtām pēc šīs lietas sanāk tā, ka tas darbinieks, kuram ir bijusi uzticēta, tad ir iespēja bijusi apstiprināt šos rēķinus par degvielu, kāds tad ir tas viņa status. Vai darbinieka atbildība var izrietēt tikai no darba likuma, vai darbinieka kaut kāda atbildība var izrietēt arī no citiem normatīviem aktiem. Mums darba likums paredz, ka arī civila likuma noteikumi ir piemērojami, cik tālu kaut kādu jautājumu neregulē darba likums. Un šeit ir tā situācija, kad arī darba devēja pilnvarniekam var tikt piemērot atbildība attiecībā uz norēķinu nedošanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, piemēram, ja es esmu darbiniekam uzticējis kaut kādus naudas līdzekļus, degvielas karti vai kaut ko, tad es varu no viņa prasīt, teiksim, to, lai viņš pienācīgi atskaitās par šo līdzekļu izlietojumu, un attiecīgi tālāk es to varu arī iegrāmatot uzņēmumā un nodrošināt šo izdevumu caurskatāmību un paredzamību. Šeit bija tā situācija, ka tas nebija izdarīts. Un tā lieta, protams, tika ilgstoši skatīta, bet šajā gadījumā veidojās situācija, kad darbinieks tika atbrīvots. Darbinieks netika atbrīvots no atbildības. Jā, tiesa nolēma to, ka darbiniekam bija šis pienākums, kas izriet no civila likuma sniegt norēķinu. Tad visas šīs atskaites par izlietoto degvielu bija jāsniedz sistemātiski, regulāri, lai attiecīgi varētu uzskatīt, ka darbinieks ir pamatot lietojis to degvielu un nav nodarījis zaudējums darba devējiem. Bet kas šeit ir interesanti, kad atsevišķajās domās atkal bija norādīts no otras puses, tad darba devējs ir tas, kurš ir atbildīgs, un darba devēja valde patiesībā ir tā, kas ir atbildīga par grāmatvedības kārtošanu, līdz ar to arī par to, lai visi izmaksu dokumenti ir attiecīgi iegrāmatoti. Un tajās atsevišķajās domās ir likts uzsvars uz to, ka principā arī darba devējam šajā situācijā būtu bijusi jāuzņemās kaut kāda atbildība, jo tieši viņam būtu bijis jāprasa tam darbiniekam atskaitīties par to, un līdz ar to nevajadzētu pieļaut tādas situācijas, ka mums ilgstošā laika periodā nenotiek kaut kāda atskaitīšanās par to, ko mēs ar šiem līdzekļiem darām. Attiecīgi, lai izvairītos no tā, ka darbinieks, teiksim, varētu tikt atbrīvots no šīs atbildības par zaudējumu piedziņu, jums ir pienākums arī sekot līdzi visam un visu laiku pieprasīt šos dokumentus un šīs atskaites, kas ir principā jautājums par uzņēmumu atbildību, lai, teiksim, to atbildību pēc tam noņemtu no sevis. Tas arī tāds interesants piemērs, kur principā atkarībā no tā, kādi var būt tie lietas apstākļi, kāda var būt tā jūsu rīcība konkrētajā situācijā, var diezgan būtiski ietekmēt to, vai jūs, teiksim, kaut kādus zaudējumus no darbinieka varēsiet piedzīt vai nevarēsiet. Un, attiecīgi, tas mūsu padoms šajā gadījumā būtu, ja teiksim, ir darbiniekam piešķirts auto, degvielas kartes vai kādi citi līdzekļi, ko var izmantot gan personīgai, gan darba vajadzībām, tad tomēr atskaitīties un būt diezgan tādai skaidrai kontrolē, lai gadījumā nesanāk tā, ka pēkšņi jau uzņēmumam ir diezgan liels rēķins un mēs nevaram saprast un identificēt, cik tas ir darbam un cik tas ir lietots kaut kādām privātām vajadzībām. Un ieviest arī kaut kādu, teiksim, pārskatu sistēmu, lai mēs varam tam sekot un arī sūtīt atgādinājumus, lai šie kontrolas pasākumi notiktu un mēs to savu pienākumu atbildības kontekstā būtu izpildījuši. Jā, vēl viena neliela atsevišķa tēma par vairāku darbinieku atbildību. Pamatprincips darba likumā, kas ir nostiprināts un vispār civiltiesībās, ir tāds, ka, ja mums ir zaudējuma rašanās iemesls vairāku darbinieku kaut kādu rīcību, vairāku darbinieku vaina, tad katrs no šiem darbiniekiem atbildēs atbilstoši savai vainas pakāpē konkrētajā nodarījumā. Praksē tas, protams, ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka šajā gadījumā vienmēr būs nepieciešams vērtējums un izvērtēt to, cik būtiska nozīme katrai šai darbinieku rīcībai ir bijusi uz zaudējumu nodarīšanu. Te piemērs varētu būt piemēram tāds, ka, ja darbiniekam ir uzdots pienākums sagatavot finanšu kaut kādu atskaiti, darbinieks šajā atskaitē, teiksim, pieļauj kļūdas, tālāk ir cits darbinieks, kam ir pienākums šo atskaiti pārbaudīt, viņš šīs kļūdas, teiksim, nepamana, un mēs iesniedzam tālāk, valsts ieņēmuma dienestā vai kaut kur citur, un sakarā to mums beigās tiek piemērots vai nodokļu uzrēķins, sodu sankcijas vai kas. Un šeit ir bijuši 2 darbinieku ķēdi, kas neviens nav
pirmkārt, tad pirmais darbinieks, kurš ir pieļāvis kļūdu, otrais darbinieks, kurš tad nav. Un tad, attiecīgi, būtu pamats vērtēt, cik kuram lielā mērā šeit ir bijusi atbildība, jo ir skaidrs, ka šeit ir abi divi darbinieki kaut ko nav izpildījuši no savas puses. Pirmais tad ir sagatavojis kļūdainu atskaiti, otrais nav pienācīgi nokontrolējis to, ka šī atskaita tiešām beigās būtu korekti sagatavot, un tad, attiecīgi, vērtēt, cik lielā mērā kurš no šiem darbiniekiem ir atbildīgs. Tas pats arī varētu būt, teiksim, ja mēs runājam par kaut kādu materiālu vai priekšmetu izgatavošanu, apstrādi, ja, kur, teiksim, darbinieks A sākumā izvēlas kaut kādu nepareizu materiālu, nodod darbiniekam B apstrādē, ja darbinieks B, teiksim, zināja, ka, hei, bet šādus priekšmetus mēs ar šādiem materiāliem netaisam, turpina apstrādi un beigās, teiksim, tiek radīti kaut kādi zaudējumi, tad šeit arī būtu līdzīgi tas princips, ja, ka tad katram darbiniekam kaut kādā posmā būtu bijis jābūt atbildīgākam un jāizdara tā, lai mēs šo zaudējumu varētu novērst. Un tad pretējais, kas ir šai darbinieka atbildības vērtēšanai katram atsevišķi, ir arī tādas solidārās atbildības jēdziens, kas ir gan darba likumā, gan civil likumā, kas būtībā paredz to, ka vienu saistību izpildīt var prasīt visiem kopparādniekiem, šajā gadījumā vairākiem darbiniekiem. Ko tas nozīmē? Ka, teiksim, ja rastos kaut kādas zaudējums, kaitējums vai kas, tad jums būtu iespēja no šiem solidāri saistītajiem darbiniekiem, no jebkura no viņiem, prasīt šo zaudējumu atlīdzināšanu, pat nemēģinot iedziļinoties vai noskaidrot, kurš tad, teiksim, ir bijis vainīgs šo zaudējumu nodarīšanā. Viens vienkārši praktisks piemērs, teiksim, labi, pirms pie tā praktiskā piemēra, laikam ir tas jāpasaka būtiski, ka solidārās atbildības jēdzienu to mēs varam noteikt tikai darba līgumā, atsevišķā vienošanās, un, diemžēl, mēs nevaram solidāru saistību darbiniekiem radīt ar rīkojumu, ja, teiksim, jūs braucat komandējumā vairāk, un tad jūs tagad būsiet atbildīgi par visu, kas notiek, bet tikai tātad pie darba līguma vai, ja, teiksim, tiek slēgts atsevišķi kādas vienošanās, kas attiecīgi groza vai papildina darba līgumu. Tāpat šo atbildību arī nevarēs īsti noteikt iekšējās kārtības noteikumos. Bet tas piemērs, teiksim, par solidāro atbildību, pieņemsim, kad jums ir ekspedītori, preču pārvadātāji, kuriem ir pienākums nogādāt kaut kādu kravu no punktā A, punktā B. Uz šo kravas automašīnu ir divi darbinieki, viņi strādā, teiksim, maiņās par diviem, un viņiem visiem līgumā būtu noteikti šī solidāra atbildība. Darbiniekiem ir, teiksim, sastādīts konkrēts maršruts, kurā ir jābrauc, bet pēkšņi viņi izdomā, viens no viņiem, nezinām kurš, izdomā, ka mums ir zināms, ka ir kaut kāds īsāks ceļš, kāds shortcuts, mēs varētu tur ietaupīt 10 minūtes un, teiksim, ātrāk tur pusdienās. Un viņi aizrauj, teiksim, no tā paredzētā maršrutu pa kaut kādu mazu ceļu. Un tur, teiksim, beigās izrādās, nezinu, vētras laikā bijis izskalota upe vai kaut kas, un tā kravas mašīna tur nostrēgs, un vai nu mēs tad kavējam piegādi, par ko mums potenciāli piemēro līgums, vai tā mašīna apgāžās un vispār tā krāva jāsabojāja šajā gadījumā, kas būtu tas pats sliktākais scenārijs. Un šajā gadījumā, ja šiem darbiniekiem ir šis solidārās atbildības saistību pielikt, tad, principā, jūs varētu neiedziļināties, kurš no viņiem bija tas, kurš ierosināja, ka, hei, braucam īsāko maršrutu, abi divi bijāt mašīnā, abi bijāt pie stūres. Lūdzu, zaudējumu nodarītie prasu no jebkura no šiem abiem diviem darbiniekiem. Tas, kas, protams, uz jums neatiecās, bet kas viņiem ir svarīgi, ir tas, ka tas darbinieks, no kurš šī atbildība tiks prasīta un kurš atlīdzinās zaudējumus, viņš iegūst regresa tiesību pret to otru darbinieku, ja, teiksim, tas otrs darbinieks ir bijis tas, kurš patiesi ir bijis vainīgs. Un tad, principā, viņi savā starpā tur izplūcās un noskaidro, kurš tad ir bijis vainīgs tajā, bet jums tas neskar, jums ir solidāra atbildība, jūs varat prasīt no jebkura. Un tas ir, teiksim, ir tā priekšrocība šajā gadījumā. Jā, es saku, ka par to ir skaidrs aptuveni. Tad būtība tāda, ka principā laikam būtu arī jāsaprot, ka šo solidāro atbildību nevarēs īsti pielikt visos gadījumos. Darba likumā tas īsti nav noteikts, bet no civila likuma izriet, ka solidāri saistītajiem jābūt ir vienādam vai vienvērtīgam tam izpildījuma priekšmetam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, mēs nevarēsim pielikt solidāras atbildības jēdzienu, teiksim, uzņēmuma grāmatvedēji un apkopējai, ja, un, teiksim, apstākļos, kad rodās kaut kāda kļūda finanšu dokumentos vai kaut kas, tad prasīt no šīs nabaga apkopējas, lai viņi sēdz, ja tos nodarītos zaudējumus. Tas, kur mēs varam šo solidāro atbildību pielikt, ir tad, ja, teiksim, darbinieki strādā kopā,
līdzīgi kā tajā gadījumā ar šoferiem, teiksim, ja viņi brauc vienā maiņā, vai, teiksim, ja viņi strādā veikalā vai tirdzniecības telpās vienā maiņā, tad attiecīgi, piemēram, un ja viņiem, teiksim, visiem ir iespēja strādāt vai rīkoties ar to kases aparātu, tad arī, teiksim, uz šīm darbībām viņiem varētu noteikt šo solidāro atbildību. Vai, ja, teiksim, viņi strādā pie viena projekta vai kaut kādos tādos, bet tad, protams, būtu jāskatās, kas ir tas, kas ir katra darbinieka pienākums un iespēja attiecīgajā gadījumā. Bet galvenais ir atcerēties to, ka tad, ja mēs vēlamies šo solidāro atbildību nodibināt, tad tikai un vienīgi līgumiski, ja? un ir iespējams padomāt arī varbūt par tiem gadījumiem, kad jūs vēlaties šo solidāro atbildību pielīgt. Kas man arī liekas, ir viens no šādiem varbūt piemēriem, ko varbūt var īstenot pat tādas starptautisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros, jūs nosūtat, teiksim, darbiniekus vairākus uz ārzemēm, ja? Un, teiksim, vai ir kaut kāds ekspo vai izstādi, kur jūs savus produktus vai preces vai pakalpojumus plānojat prezentēt. Un arī gadījumā uz šo, ja, teiksim, saistībā ar kaut kādu objektu, priekšmetu, datu, informācijas vai kaut kā nogādāšanu ārzemēs notikt kaut kāds pārkāpums, teiksim, un tiktu radīt, ja šie zaudējumi, tad, teiksim, slēdzot kaut kādu šīs papildu vienošanās par šo konkrēto laiku, braucot uz ārzemēm, uz ekspo vai kuriem jūs varētu arī nolikt, ka šiem darbiniekiem ir solidāra atbildība par to, kas, teiksim, notiks gan ceļā, gan, teiksim, arī pašā pasākuma izstādes laikā. Tā, par ieturējumiem. Jā, gan jau, ka visiem ir zināms, ka darba likums paredz mums vairākus gadījumus, kad mēs varam izdarīt ieturējumus un darbinieku darba samaksas. Ir tie vienkāršie gadījumi, kad mums pietiek ar rakstveida rīkojumu, bet attiecībā uz zaudējumiem tad ir zinām priekšnoteikumi, kas mums ir jāievēro, lai mēs vispār varētu šos ieturējumus izdarīt. Tas, protams, ir piemērams tajos gadījumos, ja zaudējumi ir nodarīti, bet jūs vēlaties saglabāt šīs darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, jo par nekādu ieturējumu izdarīšanu nevar būt runa, ja, teiksim, tie zaudējumi ir nodarīti un mēs vairs to turpināt ar darbinieku nevēlamies. Bet, ja, teiksim, mēs saskatām iespēju, ka var turpināt, bet darbinieks, teiksim, vēlas vai ir izrādījis iniciatīvu šos zaudējumus sekt vai pat piekrīt, ja, tad, protams, šī sekšana varētu notikt arī tādā kārtībā, ka mēs vienojamies par ieturējumu izdarīšanu. Tad, lai ieturētu, tad mums pirmkārt ir jākonstatē atbildības pamats, atbilstoši tam, ko Irīna stāstīja, prezentācijas sākumā, ka tad darbinieks ir, kad ir radies zaudējums un darbinieks ir attiecīgi vainojams pie šī zaudējuma rašanās, un kas ir būtisks sastāvdaļa, ka šeit ir nepieciešama arī darbinieka piekrišana šo zaudējumu ieturēšanai no izmaksājumās darba samaksas, vienpusējā. Jā, un šī piekrišana principā būtu dodama jau pēc tam, kad šis zaudējums ir radies, un mēs esam darbiniekam identificējuši, kas ir tas radušos zaudējumu apmērs un kas ir tas, ko mēs no viņa plānojam ieturēt. Visbiežākā kļūda, ko mēs varbūt novērojam darba tiesisko attiecību ietvaros, ir tas, ka bieži vien amata aprakstos vai darba līgumos jau tiek ietverts punkts, ka, teiksim, mēs varam šos ieturējumus veikt. Tā, diemžēl, nevar darīt. Jā, principā tā ieturējuma veikšana būtu jānotiek katru reizi, kad radās šāda situācija, tad būtu jāsaņem šī darbinieka piekrišana. Attiecīgi arī jāveic viss tas iepriekš zaudējuma aprēķins, jā, un jāsaņem šī darbinieka piekrišana, lai šos ieturējumus izdarītu. Pretēji rīcība, teiksim, nebūs likumam atbilstoša un tā īsti rīkoties nevarēs. Protams, praksē mēdz būt arī situācijas, kad darbdevējiem ir vienkārši ieturēt un pēc tam, tad, lai darbinieks cīnās, ja, lai šo naudu dabūtu atpakaļ. Bet tā, protams, nav kaut kāda tāda rīcība, ko mēs iedrošināt, bet šajā gadījumā, teiksim, lai darbinieks varētu iebilst, būtu viņam atkal jāceļ prasība tiesā, kas darbiniekam varētu būt atkal sarežģīti. Tā. Jautājums. Tātad pēc būtības tas ir tas, ko var darīt? Jūs neiedrošināt? Es to neiedrošinu, bet es vienkārši domājot un filozofējot par to, kā darba devējiem reizēm var būt vienkāršāk. Es ieturēšu vai ne to, teiksim, to summu, ja no tā darbinieka. Visticamāk, biežāk ir tad, kad viņš aizies. Pirmkārt, ir ieturējumi. Es zinu, ka es pat nevaru ieturēt, teiksim, no kaut kādas tās kompensācijas par atvaļinājumu vai ne. Bet man vienkāršāk nekā vērsties tiesā, vienkārši, ja tie zaudējumi, teiksim, nav lieli un viņus var nosakt. Jā, ir tādas lietas, ka darba devēja tā reizēm izdara. Ko šajā gadījumā var teikt? Pirmkārt, administratīvās atbildības pārkāpuma risks noteikti, jo likums šo neparedz. Otrs ir tas, ka, ja darbinieks cels prasību pret jums tiesā, norāda, ka šis ieturējumies bija pretējs, tad būs
civilā tiesvedība. Un jums šajā gadījumā visticamāk jāceļ pretprasība par to, ka attiecīgi jums ir nodarīti tie zaudējumi, ka tie zaudējumi ir jāatlīdzina. Mēs arī apspriedām šo scenāriju, tas iznākums varētu būt apmēram tāds, ka ja tā tiesa atzītu, ka jums ir zaudējumi bijuši nodarīti pat ar visu to pretiesisko ieturējumu, tur varētu būt kaut kāds sava veida ieskaits, bet, protams, jums jārēķinās, ka tiesvedības izmaksas pirmām kārtām šajā pasākumā procesā ir risks, ja tas darbinieks, aiziet. Ja tas darbinieks neaizies uz to tiesu, tad administratīvās atbildības risks ir tas pa lielam, ar ko jūs riskējat šajā gadījumā. Bet ko darīt? Mums ir vairāk veikali un ir situācijas, ka darbinieks pieļauj kļūdas darbā ar kases aparātu un tās kļūdas, pieņemsim, rada zaudējumus 50 eiro. Darbinieks vienkārši atsakās parakstīt šo te Principā tas vienīgais likumīgais ceļš šādā gadījumā, kad darbinieks atsakās, būtu tā prasības celšana tiesā pa lielam. Par 50 eiro. Maza apmēra prasība vienkāršots process, jā. Bet kāds tad ir tas darbinieka risks, lai viņš apzinās, jo te izskatās, tas vienkārši jauns cilvēks, izskatās, ka vecāki ir vienkārši pateikuši, neko nepārāk. Principā jau, ja jūs pāris reizes iztaisīsiet šo maza apmēra prasību, tas būs ļoti labs signāls pārējiem darbiniekiem. Jā, kad šādu praksi, kad mēs cīnāmies par katru mazumu, lai nepieļautu, kad vienkārši tas, jo sistemātiski jau visi šie mazie pārkāpumi sasummējās diezgan lielā, mēs neko nedaram. Tāpēc, un arī, ja mēs runājam par kaut kādām vienkāršām maza apmēra prasības lietām, pirmā prasības pieteikums ir varbūt mazliet jāpadoma. Katrs nākamais, ja jums tie ir viena veida pārkāpumi, būs tipveida dokuments, kas vienkārši ies ātri, un tur nevajadzētu būt nekādām problēmām. Jā, protams. Jā, un attiecīgi, protams, ka pārējie darbinieki vai citi, kas redz, ka jūs nepieļaujat šādu praksi, protams, ka jebkurš būs atturēsies no kaut kā 2000 vai 500, 2100 vai 500 šobrīd eiro. Jā. Bet tur ir uzreiz izdevuma juristam. Nē, tas ir tas, ko viņi saka. Tiklīdz jūs tā maza apmēra prasība ir ļoti vienkārši, tur ir veidlapa, kas jāizpild. Attiecīgi, es saprotu, ka mēs kā juristi tā varbūt mums nevajadzētu, bet principā tas ir tas, ar ko jūs varētu paši tikt galā. Pirmais gadījums varētu būt kaut kas tāds, kur jums ir vajadzīga kaut kāda palīdzība. Vispārējais jūs redzēsiet, ka tas aiziet absolūtā. Turklāt tiešām tie ir vieni un tie paši veidi gadījumi, jā, un tad viens un tas pats pamatums un nav jādomā daudz, jā. Man ir jautājums, tad mēs varam, piemēram, jūs sakat, ka katru reizi var to zaudējumu novērtēt, bet ja mēs, piemēram, zinām vai pieņemam, mēs kaut kur varam atzīmēt, jums arī caurlaides kartes, piemēram, formas tērpi, vai mēs varam jau tad noteikt kaut kādu to summu, un tad, ja darbinieks tur, pazaudē to formas tērpu, un, kā to varētu organizēt? Es domāju, ka īsti laikam nē, tāpēc, ka jā, tas būs, kad protams, jūs varat noteikt šīs preces vērtību tajā brīdī, kad viņa darbiniekam ir nodot, un tas ir tas, pēc kā jūs vadīsieties tajā brīdī, kad tie zaudējumi būs radušies. Bet rēķinieties, ka, teiksim, ja tā uniforma vai karte, jebkuram ir kaut kāds tā saucamā amortizācija un nolietošanās, un tā vērtība jau ar gadiem arī mazinās. Līdz ar to tā sākotnējā summa, ko jūs varbūt būsiet noteikuši, pielīguši tajā brīdī, kad jums reāli būs jāpiedzen kaut kāda zaudējuma, vairs īsti nebūs aktuāli. Ja? Un, protams, kad ja tas strīds kaut kur aizietu tālāk, tad, visticamāk vērtēs to, vai, teiksim, tā summa, kas ir noteikti, vispār atbilst tai reālajai zaudējumu vērtībai tajā brīdī. Kad kā pareizāk būtu rīkoties, vienkārši, mēs konstatējam faktu? Es domāju, ka tev vispareizāk būtu tā, kā jūs sakat, jūs varat norādīt to vērtību tajā brīdī, kad jūs darbiniekam piešķirat, ja? Bet tajā brīdī, kad darbinieks kaut ko pazaudē, tad jums ir jāveic izvērtējums. Es pieņemu, ka grāmatvežiem ir, kā mēs, teiksim, rēķinām amortizāciju, kaut kādu dabisko nolietojumu, ja, uz to brīdi, kad šie zaudējumi tiek nodarīti, un tad fiksējam, teiksim, ka pēc 2 gadiem darbinieks nozaudē šīs preces vai šī priekšmeta vērtība šo brīdi ir tāda, un tas ir tas, ko mēs darbiniekam prasam atlīdzināt šajā brīdī. Protams, vēl pie šī klāt jūs varat rēķināt, ka tagad jums ir izmaksas, ja, kas jums ir jauna karti, jā, tieši tā. Tas ir tas, ko jūs atkal varat likt klāt. Jā. Darbinieka piekrišana kāda veida? Rakstveidā. Tā kā rīkojums, un viņš piekrīt, iepazinos. Teiksim, laikam visvienkāršākais formāts būtu tāds, ka jums ir kaut kāds dokuments, novērtējums vai kas, kurā jūs esat norādījuši to jūsu aprēķināto zaudējumu summu. Un darbinieks tur apakšā, teiksim, var pierakstīt, ka piekrītu,
atlīdzināt, ja, un tur ieturējuma izdarīšanai. Un, protams, ka darbinieks arī var piekrist daļēji, ja viņš, teiksim, atzītu kaut kādu summu, teiksim, no 4000, varbūt 2 viņš atzīst, ja, tad jūs varēsiet ieturējums izdarīt tajā daļā par 2000, par pārējiem 2000, tad tur būs strīds par to, vai mēs to varam vai nevaram. Bet galvenais, protams, ka jums ir, lai tā darbinieku piekrišana ir izteikta tādā formātā, lai jūs varat pierādīt, ka viņi tiešām ir tikusi dota, ja, un līdz ar to tā rakstveida piekrišana ir diezgan kritiska visos šajos gadījumos. Tur arī var to darbiniekus, to algoritmu, kā viņam ieturēt, to modeli. Ja jums, teiksim, ja viņš piekrīt, jā, teiksim, kaut kāds grafiks, jā, pēc kura mēs, teiksim, tos ieturējumus tad izdarīsim, jā, jā, bet tas, protams, ir tajā laikā, ja mēs saglabājam šīs darbtiesiskās attiecības, ja mēs tātad darbtiesiskās attiecības izbeidzam, tad tur tikai iespējams ar atsevišķu vienošanos, ja, kas principā būtu darbinieka labprātīga apņemšanās sekt, ja, kaut kādus tos zaudējumus, un tad attiecīgi, ja viņš nepildītu vai nesekt šos zaudējumus, jums attiecīgi iespēja vērsties tiesā ar prasību par līguma izpildu un tad to atlikušo zaudējumu. Ja viņš aiziet arī var to prasību pret mazumu, kā jūs teicat? Jā, tas tikai arī pret aizgājušo darbinieku arī piemērot. Jā. Wow, es nezināju, tik daudz laiks jau ir. Jā, varbūt pavisam īsi no darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežam, tad kopumā nedrīkst veiturēt vairāk kā 20% no izmaksājumās mēneša darba samaksas. Jebkurā gadījumā tad darbiniekam ir jāsaglabā minimālā mēneša darba alga, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts par katru nepilngadīgo bērnu. Ja, teiksim, darbiniekam, nezinu, vai varbūt ir būvniecības jomā vai es zinu, ka stikla šķiedras jomā strādājošiem ir noteikti augstāka minimālā darba alga, kas ir noteikti koplīgumā, šajā ģenerāla vienošanās, tad attiecīgi tas ir tas kritērijs, ko šajā gadījumā mēs piemērojam. Jā, tad vienmēr obligāti ir jāsaglabā minimālais darba samaksas apmērs, un varbūt, kad ir arī tādas situācijas, kad ir ieturējumi pēc izpildu dokumenta, teiksim, darbiniekam ir kaut kāda piedziņa notiek pret darbinieku, tiesu izpildītājs varbūt, ka kāds ir saskāries, ka sūta rīkojumu darba devējiem ar aicinājumu ieturēt no darbinieka noteiktu summu līdz kaut kādam brīdim. Tad šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka pēc šiem izpildu dokumentiem izdarāmi ieturējumi un jūsu kopējie izdarāmi ieturējumi arī tiem ir noteikti kaut kādi limiti, kas tiek piemērot, un tie tātad ir civila procesa likumā. Ja, teiksim, šie prasījumi ir par kaut kādiem uzturlīdzekļiem, ja, tad tie ir 50% no minimālās algas, kas darbiniekam ir saglabājami, plus 15% par katru nepilngadīgo bērnu. Ja, teiksim, ir arī ar kaut kādu pretiesisku rīcību nodarīti miesas bojājumi vai kaut kādi tādi, tad arī ir līdzīgi tas pats kritērijs 50% plus 15% par katru. Un ja ir citi, tad principā ir saglabājama tā minimālā mēneša darba samaksa, jebkurā gadījumā, jā, plus tad attiecīgi par to katru bērnu 15%. Jā, šajā gadījumā, ja jums ir kaut kāda izpildu dokumenta no tiesas izpildīta, tad arī attiecīgi jāievēro, lai tas kopējais limits nepārsniegt ne tikai to, kas ir darba likumā, bet šajos gadījumos arī to, kas ir civila procesa likumā noteikts. Jā, varbūt pavisam arī īsi par darba devēja tiesībām celt prasību tiesām. Principā ir jāatcerās tas, ka noilgums ir 2 gadi, kas ir no zaudējuma nodarīšanas brīža, nevis no brīža, kad, teiksim, jūs esat sagatavojuši kaut kādu iekšējo ziņojumu, vai darbiniekam ir tikuši pieprasīt paskaidrojumu, vai darbinieks ir ticis atlaists. Nē, mēs reiķinām šo 2 gadu noilgumu termiņu no tās dienas, kad darbinieks šo zaudējumus nodarīja. Jā. Šeit, jā, varbūt arī par to senāta spriedumu pavisam īsi. Agrāk bija tā, ka, teiksim, ja darbinieks ir nodarījis zaudējumus ar kaut kādu noziedzīgu nodarījumu, piemēram, nozadzis kaut ko no darba un ir ierosināts bijis krimināla process. Šajā lietā tika skatīts jautājums principā par to, kādā kārtībā darba devējām ir jāprasa šī zaudējuma atlīdzināšana, ja pret darbinieku ir bijis ierosināts krimināla process. Un tas īsais secinājums laikam ir tāds, ka jums nevajag gaidīt, vai to darbinieku atzīs par vainīgu vai atzīs par nevainīgu tajā konkrētajā krimināla procesā ir vai viņš nav uzzādzis. Darbinieka civiltiesiskās atbildības pamatā ir pilnīgi cita apstākļi. Tie ir tie, ko Irīna minēja, tad pretiesiska vainojuma rīcība, kas var arī nebūt noziedzīgs nodarījums, un attiecīgi
darbinieka zaudējumu rašanās, zaudējumu apmērs un arī attiecīgi tā cēloņa sakarība. Līdz ar to, teiksim, negaidiet to, ka tas krimināla lietas pirmkārt izmeklē un gala spriedums tur dikti ilgi būs jāgaida. Un visticamāk, ka ja jūs tiešām to gaidīsiet un nebūsiet pieteikuši krimināla procesā arī to kaitējumu, jūs vienkārši neko beigās nedabūsiet. Līdz ar to rīkojieties proaktīvi un civiltiesiskā kārtā prasiet uzreiz, kā jums ir iespēja. Alternatīva, protams, ir iesniegt krimināla procesā, ja un tādā gadījumā krimināla procesā šo zaudējumus neatlīdzinās, tad jums, protams, būs tā tiesība vērsties. Bet ja jūs neko nedarīsiet, tad jūs vienkārši zaudēsiet, ja jūs gaidīsiet, paļaujoties uz to kriminālu procesu, tad nevajag. Tur principā tāds izšķiršanās jautājums, jo mums ir bijuši arī klienti, kas izdomāja, ka mēs neiesim civiltiesiskā kārtībā, jo tas ir papildus izdevumi, papildus process, mēs iztiksim ar kriminālu, šobrīd ir tāda krimināla lieta, un tur ir pieteikts šis mantiskais kaitējuma kompensācija. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs uz tiesu ar civilu prasību mēs nevarēsim iet, jo tur ir 2 gadu no zaudējumu nodarīšana dienas ir pagājuši. Bet tā bija klienta izvēle apzināta, ka mēs nedodarbojamies ar civiltiesisko prasību, mēs ejam tikai krimināla procesā. Tātad kā tur būs, tā būs, jo krimināla procesā bišķi savādāk ir tie mantiskā kaitējumi, tie noteikšanas, tie kritēriji, tā teikt. Jā, bet tur, diemžēl, tas iznākums var būt arī tāds, kad neko nepiedzen krimināla procesā, un tad tu atkal dabūsi iet civil procesā, kas ir... Jā, vai arī... Jā. Tā pamatdoma ir tāda, ka, principā, ja krimināla procesa ietvaros to kaitējumu kompensāciju, tad tur ir kaut kādi gadījumi, kad var vērsties civiltiesiskā kārtā, bet var arī būt tā, ka jūs šo tiesību jau esat, zaudējuši, tāpēc varbūt padomāt proaktīvi, kas ir tā jūsu pieeja. Tā, tad varbūt arī pavisam īsti par tiem risinājumiem zaudējumu risku minimizēšanai. Tad, kā jau minēju sākumā, mums kā darba devējiem svarīgi visi skaidri noteikumi un procedūras, gan attiecībā uz darba kārtību, gan kā mēs izpildām konkrētus darbus, gan kā mēs, glabājam dokumentus, kāda ir informācija, lai mēs attiecīgi varētu nodrošināties pret kaut kādiem iespējamiem zaudējumu riskiem, nosakām skaidrs noteikums un procedūras, iepazīstinām darbiniekus ar to, vēlams arī pret parakstu, nodrošinām atkārtotas apmācības, atgādinam un īstenojam šīs politikas dzīvē. Ieviešot noteikumus, ir nosakām tos darbinieku lokus, uz kuriem, konkrētās politikas attiecās. Ja, mēs runājam par kaut kādu finanšu jautājumu risināšanu, tad, tie varētu būt grāmatveži, komercdirektori vai citas personas, kuriem mēs nosakām kaut kādus īpašus atbildības noteikumus attiecībā uz dokumentu kārtošanu, glabāšanu, slēgšanu un iesniegšanu. Arī amata apraksti un iekšējā notiekuma procedūras. Amata apraksts ir droši vien viens no tiem dokumentiem, ko, manuprāt, izmanto pārāk maz, un kurā būtu iespēja tieši darba devējiem attiecībās konkrēto amatu noteikt daudz izvērstākas atbildības un pienākums un procedūras, gan kā mēs ziņojam, gan kā mēs atbildam, gan kā mēs rīkojamies kaut kādos noteiktos gadījumos. Tāpēc nevajag aprobežoties ar amata aprakstā vienkārši iekļaut un tos darba pienākumus, kas darbiniekam, būtu jāpild, bet noteikti arī to atbildību, to ziņošanas kārtību, atskaitīšanos, lai tas darbinieks zina un ir informēts, un lai tas viņam arī, būtu šādā gadījumā saistoši. Nodrošinām arī darbiniekiem regulāras apmācības un nodrošinām darbu izpildes kontroli un reaģējumu uz jebkādiem, pārkāpumiem, kas tiek izdarīti. Tā, un par šo jau, principā, Irina mazliet arī pateica par tiem vislielākie riski, kas mums rodās tieši ar konfidencialitātiem un nekonkurēšanām. Šeit tā pamatlieta, kas ir jāatcerās, ka darba tiesisko attiecību ietvaros, tad mēs nekādus iepriekš novērtētos zaudējumus piemērot nevaram, un kamēr mums ir tiesiskās attiecības ar šo darbinieku, mēs arī nekādu līgumsodu nevaram piemērot. Principā līgumsodu jautājumu mēs varam piemērot tikai un vienīgi pēc tam, ka tad šos ierobežojumus darbinieks pārkāpj pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, un tas tad arī ir tā ir tā situācija, kad mēs no darbinieka par kaut kādu pārkāpumu to līgumsodu arī varēsim prasīt. Protams, kā arī Irina minēja, alternatīva ir arī tā zaudējuma piedziņa, bet praksē visbiežāk izmanto tieši to līgumsodu, jo tur vismaz nav nekas jāpierāda attiecībā uz zaudējumiem. Protams, visa tā pierādīšanas ķēde. Ja līgumsodē jūs vienkārši pierādat to pārkāpumu faktu. Jā, kad ir noticis pārkāpums un nav jums vairāk jāsniedz, kad jums, cik tur tie zaudējumi ir radušies vai kas jūs vienkārši iesniedz, ka tad ir bijis pārkāpums, jūs konstatējat. Līgumsods par konfidencialitātes konfidencialitātes ievērošanas pienākumu pārkāpumu. Līgumsods ir piemēram, nomināli 3000 eiro. Lai jūs piedzītu šo līgumu, jums pilnīgi pietiekami konstatēt to pārkāpumu faktu. Jums nav vajadzīgs vēl konstatēt zaudējumu.
Zaudējuma gadījumā jums ir jānosaka. Un tur es noteikti ieteiktu, īstenībā līgumsodus mēs parasti iesakām piemērot, bet es noteikti ieteiktu pakonsultēties te gadam juristiem, jo, diemžēl, civil likuma regulējums ir nedaudz specifisks, ja tā drīkst. Tur ir par to ļauno nolūku? Nē, par ļauno ne, par zaudējumu piedzīvu līgumsodus, kad mēs izslēdzam zaudējumus līgumsodu. Ka principā tie līgumsodu noteikumi ir tādi, ka, ja mēs pielīgstam līgumsodu, mēs atsakamies no zaudējumiem. Kad mēs varam prasīt abus? Mēs varam prasīt abus tad, ja, teiksim, tie zaudējumi būtu mazāki un līgumsods būtu lielāks. Tad mēs varam prasīt zaudējumus plus to līgumsodu. Ko tas nozīmē praktiski? Mums tas nav izdevīgi, līgumsodu prasīt ir vienkāršāk. Tāpēc, kad, ja jūs prasīsiet zaudējumu plus līgumsodu, tad atkal viss process zaudējumi ir jāpierāda. Te ir, protams, arī vēl viena mazliet nianse, kur mēs tikko arī minēja par to ļauno nolūku. Un ir viens tāds vispārīgs civillikuma pāns, kurš paredz, ka nevar vienoties par atteikšanos no zaudējuma atlīdzības, kas nodarīta ar ļaunu nolūku. Un tas, protams, ir kaut kas praksē vēl nav aprobēts, bet tas liecina domāt, ka varētu būt arī gadījumi, kad, ja darbinieks ar ļaunu nolūku ir kaut ko pārkāpis, tad mēs varam gan zaudējumus, gan līgumsodu pilnā apmērā prasīt paralēli. Bet tas ir kaut kas tāds, kas praksē nav, bet tiesību zinātnieki un praktiķi savā starpā par to diskutē, ka to tā arī varētu interpretēt un piemērot. Bet ir atšķirība konfidencialitāte un komercnoslēpums. Jā. Jo komercnoslēpums ir tas, kas ir jādefinē, un to ir vieglāk. Konfidencialitāte arī jums jādefinē. Vienkārši ir tas, ka ir lietas, kas atbilst tieši komercnoslēpuma kritērijiem, bet ir lietas, kas ir konfidenciāls. Tāds ļoti Komercnoslēpumam ir tās, ka ir konkrēts pazīmes likumā, kas ir noteikts, lai mēs konkrētu informāciju uzskatītu par komercnoslēpumu. Tas, ka mēs kaut ko ierakstam, ka tas ir komercnoslēpums, tas nevienmēr nozīmē, ka tas tiešām ir komercnoslēpums, ja šī informācija, teiksim, neatbilst visiem tiem kritērijiem, ja, ka viņa tur, teiksim, ir slēpena, var radīt finansiāli kaut kādu risku, ja, un, teiksim, tur ir īstenot kaut kādu drošības pasākumu attiecībā uz to. Tikpat labi konfidenciāla informācija var būt diezgan plašāks jēdziens, ja, teiksim, kaut kāda iekšējā procedūra vai, es nezinu, kaut kāda darba samaksa pat vienkārši, jā.